Labvakar visiem, vai labdien visiem! Mēs šovakar gribam iesākt jaunu lekciju ciklu, kas būs veltīts veselībai, veselības tematikai. Jums būs iespēja katru nedēļu klausīties šādus te ierakstus, kurus iespējams arī dzirdēt klātienē, jo šobrīd arī notiek šīs veselības lekcijas Kandavā. Un visas šīs reizes kopā ar mums būs Miķelis Žunda, un varbūt viņš arī kaut ko īsi pastāstīs par sevi un vēl arī par šo tēmu ciklu. Lūdzu. Un iesākot šo veselības programmu, es gribētu pateikt to, ka cilvēki bieži dzīvē arī es esmu saskāries ar dažādiem veselības jautājumiem, kuri atstāja arī sekas, kuru dēļ arī mēs paši ciešam un arī varbūt slimojam. Un pienāca dzīvē kāds brīdis, kad es sāku nopietni domāt par šiem jautājumiem, lai saprastu, kā ar savu dzīvesveidu, kā ar savu izturēšanos, ar savu morāli, ar darbu, ar visu savu dzīvi varētu kaut kādā veidā uzlabot šo veselību un arī dzīvot veselīgi. Un pienāca laiks, tie bija kādi 30 gadi atpakaļ, kad atvērās dzelzs priekšskars un ienāca mūsu Latvijā ļoti daudz informācijas par veselības jautājumiem, par morāles jautājumiem. Un šos jautājumus, lasot, iepazīstoties ar viņiem, es sapratu, kas ir manā dzīvē jāmaina un ko vajadzētu mainīt arī man tuvnieku dzīvē un ko vajadzētu mainīt pēc šīm zināšanām katra cilvēka dzīvesveidā, katra cilvēka dzīvē. Un tā gadu gaitā sakrājās jautājumi, sakrājās atbildes, sakrājās zināšanas, un arī tagad tas viss ir arī tapis video variantu prezentāciju veidā, kurus mēs gribam arī jums pastāstīt un parādīt. Pirms mēs sāksim tieši par veselības jautājumiem, es gribētu, ka mēs nedaudz ieskatītos, varētu teikt, mūsu planētas sākuma posmos. Es neesmu darvinismu piekritējis, un laikam arī tāds nekad neesmu bijis, jo tik daudz pretrunas šajā teorijā un šajos uzskatos ir, kad es viņus mācījos kādreiz, lai es dabūtu atzīmi skolā, bet es sapratu, ka tās ir lietas, kuras neatbilst patiesībai, un es zināju, ka gan jau kaut kad es kaut ko sapratīšu. Un sakrā ar to, kad mūsu Latvijā ienāca ļoti daudz informācijas, tad es atradu ļoti daudz datus, un kur īsumā ir šajā pirmajā slaidā. Tātad iesākumā. Pēc dažādām teorijām darvinisms saka, ka mūsu planētā ir gandrīz vai 5 miljārdi gadi, un viss ir radies no tā pēkšņi, ne no šā, ne no tā. Ir arī cita teorija, kur ir balstīta Bībelē, un ja mēs runājam par mūsu Zemi, par kosmosu, ko mēs redzam, par zvaigznēm, tad mēs zinām arī to, ka mūsu planēta Zeme atrodas Pienceļa galaktikā. Tajā ir apmēram 100 miljārdu zvaigznes līdzīgi mūsu Saulei, kas spīd. Un tur ir arī planētas, kuras nespīd. Kosmos ir milzīgs. Un ir, kā mēs lasām šajā slaidā, astronomi ir atraduši apmēram 50 miljārdus Pienceļam līdzīgu galaktiku. Jo vairāk attīstās zinātne, jo tālāk viņi redz un tālāk viņa ierauga daudz ko.
praktiski nav robežas. Un, ja darvinisms neatbild uz jautājumiem, kur tas viss un kā tas ir radies, tad Bībele atbild ļoti skaidri, ka viss tas ir veidots, arī cilvēks, un tāpat kā cilvēka organisms ir unikāls, tāpat kā jebkur dzīvnieka, auga organismi ir unikāli, tad arī viņa šī organisma izzināšana, es domāju, arī izzināšanai gandrīz nav robežas. Es to tā saprotu. Mēs redzam piena ceļa galaktiku. Kāda viņa izskatās bildēs. Mēs atrodamies kaut kur šajā vietiņā, pašā nomalē, kur bultiņi grozās. Ejot tālāk, šajā slaidā mēs redzam to, kad senākā pasaules pilsēta, kas ir pieminēta, ir Erida. Viņa atradās tur, kur ir tagad Tigra Eifrata. Un tad, kad tika veikti izrakumi, tad tur noskaidroja, kad ir ļoti daudz noslāņojumu ar plūdu sanesumiem, ar ūdens sanesumiem un ar pirmsplūdu civilizācijas kultūrslāni. Senās Babilonijas kronikās, kuras tika uzrakstītas pēc Nebukadnēcara pavēles, Babilonijas ķēniņa pavēles, tas bija apmēram 605. gads pirms, ārzemēs saka, pirms Kristu dzimšanas, mums saka, pirms mūsu ēras. Tur viņš izdeva pavēli, lai tiktu pierakstīta visa pasaules vēsture, un visas tās zināšanas tika uzrakstītas māla plāksnītēs, un māla plāksnītēs ir arī aprakstīts, kad līdzās šai senajai pilsētai Eridai bija dārzs, kurā bija svēts koks, tas bija dzīvības koks, kuru tur bija iestādījuši dievi, saknes bija dziļas, un zari sniedzās līdz debesīm. Praktiski tātad tajā laikā zeme apņēma ūdens slānis, jeb ūdens tvaiku slānis. Tātad, cik tālu cilvēku varēja redzēt, tik tālu bija šī koka zari lapas. Un tur ir rakstīts, ka to apsargāja sargātāji gari, lai neviens no ļaudīm nevarētu iet dārzā, šajā dārzā. Tas pilnīgi saskana ar Bībeli, ar paradīzes aprakstu, ar grēkā krišanas vēsturi. Un papildus vēl šajās plāksnītēs ir rakstīts, ka tajā laikā bija uz zemes zelta laikmets. Cilvēki un dzīvnieki neslimoja un arī nemira. Jo cilvēku mūžs bija nepilns 1000 gadi. Un par šo zelta laikmetu ir uzrakstīts tas, ka visiem cilvēkiem bija veselība. Tas bija pirms ūdens plūdiem. Ja mēs runājam par pēcūdens plūdu datiem, senākā vēsturē, kas attiecās uz Babiloniju, attiecās uz Grieķiju, arī uz Romas impēriju, cilvēkiem nebija garš mūžs. Pēc ūdens plūdiem mūžs bija garāks, bija arī lielāka auguma cilvēki. Pamazām attīstoties civilizācijai, attīstoties ļaunumam, attīstoties nepareiziem ēšanas ieradumiem, atsakoties no sanitārijas normām, cilvēku mūžs samazinājās. 18. gadsimta beigās 40% bērni mira bērnībā līdz pilngadības sasniegšanai, un veci cilvēki bija
samērā maz 60, 70 gados. Un 19. gadsimtā mēs redzam, ka vidējais mūža ilgums Eiropā bija no kādiem 30, 32 gadiem līdz kādiem 40, 43 gadiem. Un ja mēs to tā paskatāmies, tad šis mūžs ir ļoti īss. Bet mēs arī zinām, kāda bija situācija saucamajos tumšajos viduslaikos, kad veselības jautājumiem, morāls jautājumiem cilvēce un vadītāji nepiegriez lielu vērību. Bet tas ir cits jautājums. Galvenie nāves cēloņi, ja mēs skatāmies 1911. 1935. gadu, mēs redzam, kad audzēji. Pievērsīsimies 3 slimību veidiem. Audzēji bija 5,9 apmēram procenti, infekcijas slimības bija 24, sirds asinsrites saslimšanas bija 8,3. Ja mēs skatāmies pēc 24 gadiem, infekcijas slimību skaits samazinās, to var ļoti izskaidrot ar to, ka cilvēki sāk ievērot sanitārās normas. Ja mēs runājam vēsturi, tad viduslaiku Rīgā bija galvenā iela, bet sētas pusē pa Rīgu, piemēram, arī bija izrakts saucamais sūdu grāvis, kur viss tas, kas palika pāri no cilvēkiem, no mājām, viss tas ieplūda Daugavā. Un mēs redzam, ka 35. gadā jau pieaug sirds un asinsrites slimību skaits, jau 23, un audzēji 13. Ja mēs paskatāmies vēl tālāk, tad par šīm saslimšanām mēs redzam, kad krasi samazinās infekcijas, arī parazitārās un tuberkuloza. 1989. gadā tikai 1,1. Toties turpina pieaugt audzēji 20,9%. Un ja mēs paskatāmies uz sirds un asinsvadu saslimšanām, tad jau sasniedz nepilns 60%. Šie nāves cēloņi, šīs saslimšanas rāda ļoti vienkārši. Infekcijas slimības samazinās, bet pieaug tās slimības, kuras ir saistītas ar mūsu dzīvesveidu. 19. gadsimta slimības mēs arī zinām to, kad bija mēras līdz 19. gadsimtam. Holēra bija, spitālība bija, tās bija infekcijas saslimšanas. Risinājums bija higēna. Un tad, kad sāk pievērst uzmanību higēnai, sanitārijas normām, tad arī infekcijas slimības samazinājās. Krasi samazinājās. Bet mūsu gadsimta epidēmijas ir sirds asinsvadu slimības, audzēji, cukurdiabēts, depresija, osteoporoze. Šīs saslimšanas neizsauc infekcijas izraisītāji, bet šīs saslimšanas izsauc mūsu dzīvesveids, mūsu morāli, kā mēs gribam dzīvot, kā mēs gribam atpūsties, kā mēs gribam pavadīt savu dzīvi un ko ēst, kā strādāt un tam līdzīgi. Diemžēl mūsu gadsimta epidēmijas saistās ar mūsu dzīvesveidu. Un galvenie mūsu republikas un arī praktiski visas Eiropas un visu attīstīto valstu cilvēku galveniem nāves cēloņi ir sirds asinsvadu slimības, onkoloģiskās saslimšanas, cukurdiabēts un ļoti strauji sāk pieaugt dažādi ārējie faktori. Tās ir pašnāvības, tā ir vardarbība, satiksmes negadījumi. Šeit ir
sadalījums pa nāves cēloņiem 21. gada no augusta no janvāra līdz augustam, un mēs varam skaidri pateikt šie 3 galvenie nāves cēloņi. Tur, kur ir tumšāk brūns, 10,958 cilvēki sirds un asinsvaru saslimšanas. 7,745 ir audzēji, un 2,054 ir, kas ir saistīti ar šo saucamo moderno vīrusu slimību, ar Covid izplatību. Un mēs redzam, ka pārējie nāves cēloņi ir attiecīgi samērā mazi. Tātad visi šie miršanas cēloņi ir atkal saistīti ar mūsu dzīvesveidu. Kas ietekmē mūsu veselību? Šie dati nāk no Pasaules veselības aizsardzības organizācijas datiem. Apmēram 50% mūsu veselību nosaka mūsu dzīvesveids. 20% ekoloģija, ģenētika 20%, un medicīna mūs nodrošina apmēram par 10% tikai. Mums ir jāsaprot vēl viena lieta. Pasaulē universitātes, ārsti, institūti saņem līdzekļus un viņi pēta cilvēku dzīvesveidu. Viņi pēta dažādu faktoru iedarbību uz slimībām, uz dzīves ilgspēju, pēta, kā tas nodrošina mūsu veselību, mūsu morāli, un ir daži secinājumi. Ja mums ir pareizs dzīvesveids, tad mūsu dzīve, ja mēs dzīvojam ekoloģiski neveselīgā vidē, tad mūsu dzīvesveids daļēji dzēš šo ekoloģijas negatīvo ietekmi. Un ja mūsu ģenētika nav saistīta ar krasām gēnu izmaiņām, tad arī mūsu dzīvesveids daļēji mazina iedzimto slimību, saslimšanas smagumu vai arī pat novērš daļu no šīm saslimšanām. Latvijā ienāk informācija, un ir tāds doktors Pols Kleitons. Esmu bijis uz viņa lekcijām, lasījis arī viņa darbus. Un viņš par sevi saka ļoti vienkārši. Viņš ir doktors, gudrs cilvēks. Un viņš saka ļoti vienkārši, ka pagājušā gadsimta 70. gados viņš sāk saprast, ka pārtikas produktu un pārtikas ekstraktu farmakoloģiskā ietekme ir daudz plašāka un nozīmīgāka mūsu veselībai nekā jebkuram zāļu ražotāju produktam. Tas attiecās uz šīm hroniskajām saslimšanām. Tas attiecās uz šīm nelipīgajām saslimšanām. Vienkāršas uzturvielas ir daudz efektīvākas, lētākas un galvenais daudz saudzīgākas. Nekā, varētu teikt, šodienas sistēma, medicīniskā sistēma, no kā mēs ciešam. Un šis jaunais veselības modelis netiek balstīts uz zālēm. Ja mēs to izlasām, un mums ir jāsaprot, ir viena lieta, ka cilvēkam ar savu dzīvesveidu ir sevi jāpasargā no hronisku saslimšanu attīstības.
Ja šīs deģeneratīvās saslimšanas cilvēkam ir jau attīstījušās, viņš jau cieš no tām smagas sekas, tad vislabākais dzīvesveids, vislabākais uzturs neatgriezīs atpakaļ pie tās veselības, kas bija iepriekš. Tas mums ir jāsaprot. Bet atvieglinājumu cilvēks savam mūžam, viņš to iegūs. Lēni, turoties pie pareiziem principiem, lēni, bet atgūs. Tātad, dzīvesveida maiņa ir slimību profilakse un ārstēšana. Tas mums būtu jāsaprot. Amerikas daudzos veselības žurnālos, daudzos Eiropas žurnālos raksta par to, ka iekaisums ir galvenais cēlonis, kas izraisa gandrīz katru hronisku slimību. Un tur ir pieminēti šie reumatoīdi, artrīti, Krona slimība, diabēts, depresija un arī citas saslimšanas, tāpat kā līdzīgi kā sirds asinsvadu slimības, kur rezultāts ir arī insults un infarkti. To zina cilvēki, to zina arī zinātnieki, un lielākā problēma saistās ar mūsu civilizācijas uzturu, kustībām un vēl citiem principiem. Un lielākās slimību problēmas mūsdienās praktiski ir tās, ka dominējošās farmakoloģiskās zāles vienmēr ir ar blaknēm un samērā nopietnām blaknēm. Spēj nomākt slimību simptomus, bet nepasargā no šo deģeneratīvo saslimšanu attīstības un pieaugumu cilvēku vidū. Ja mēs skatāmies riņķī, klausamies un redzam, ka cilvēki gados un arī jauni cilvēki cieši no dažāda veida slimībām, mēs varam saprast, ka šodienas medicīna praktiski sāk zaudēt kontroli pār neinfekciozām saslimšanām. Un te atkal ir tās pats sirds slimības, diabēts, audzēji, demens, osteoporozes, artrīts, alerģijas, autoimūnās saslimšanas un daudz citas lietas. Un šīs saslimšanas attīstās arvien biežāk un arvien agrīnākā vecumā. Un gandrīz šie dati rāda to, ka pat līdz 90% šīs slimības izraisa dzīvesveids, uzturfaktori, kurus mainot, mēs varam no tiem izvairīties no šīm saslimšanām un nesaslimt. Un ir tāds liels mīts cilvēkiem. Nu, ja tu esi vecs, paskaties uz savu pasi, izlasi savu personas kodu, un tu esi nolemts kroniskām saslimšanām. Patiesā medicīniskā zinātne pasaka skaidri. Šīm kroniskajām saslimšanām nav īpaša saistība ar novecošanos kā tādu. Novecošanās mums ir neizbēgama. Bet šo kronisko saslimšanu attīstība nav tā, ka tev 80, 90 vai 50 gados tev obligāti ir jābūt slimam. Veidojot pareizu dzīvesveidu, savu pareizu morāli, mēs varam no tā izvairīties. Kroniskās saslimšanas, varētu mēs viņus saukt arī par civilizācijas slimībām, viņu pamatā ir kronisks subklīnisks iekaisums. Tātad kronisks iekaisums, ko mēs sākumā pat nepamanām.
Un no šāda iekaisuma, no šādas nelielas orgānu, audu, mūsu iekšējo sistēmu nelielas sabrukšanas, jeb nelielas deģenerācijas, mēs varam izsargāties samērā viegli. Un to var arī pašā sākumā, arī viegli ārstēt. Ja mēs runājam par kroniskām saslimšanām, tad šis doktors Pols Kleitons un daudzi ārsti uz šīs zemes, daudzi ārsti, viņi pasaka skaidri, šo kronisko saslimšanu, tā vienojošā teorija, pilnībā atkarīga no pārtikas, kuru mēs ēdam, un no personīgā dzīvesveida. Ja mēs viņu mainām, šo savu dzīvesveidu, tad šīs, es gribētu teikt, toksiskās aptiekas zāles mēs varam aizmirst. Šie pētījumi ir balstīti ne jau miglā, bet viņi ir balstīti uz zinātniekiem, viņi ir balstīti uz laboratoriskiem, klīniskiem pētījumiem. Un klausoties lekcijas un arī iepazīstoties ar šiem rakstiem, var saprast vienu lietu, ka pretēji šīs zemes varu struktūrām, daļai no medicīnas tendencēm, zinātnieki veido un nostiprina jaunu medicīnas modeli, jaunu ārstēšanas modeli, kurš kādreiz jau bija ielikts civilizācijas šūpuli. Un mūsu civilizācijas šūpulis, ja mēs neņemam vērā darvinismu, mūsu civilizācijas šūpulis sākās ar cilvēku, kurš bija pilnīgi vesels, kuram strādāja visi orgāni, visas sistēmas. Mūsu civilizācijas šūpulis sākās ar to, ka arī vide bija veselīga, un, diemžēl, mūsu civilizācija attīstījās, un sakarā ar ļaunumu pieaugšanu, sakarā arī ar morāles pagrimšanu, kura turpinās visu laiku. Diemžēl vide un veselība tika pazaudēta. Veselīga vide un vesels organisms tika pazaudēts. Mūsu dzīvesveids un uzturs ir galvenie kronisko saslimšanu izsaucēju faktori. Un sākums parasti ir kronisks iekaisums, kas bojā, iznīcina veselos audus praktiski katrā orgānā, ko tas skar. Galvenās pretiekaisuma vielas mūsu pārtikā, šodien ļoti daudz runā par omega-3 augstskābēm, kas galvenokārt atrodas treknajās zivīs. Zivis neražo šīs omega-3 augstskābes. Zivis uzņem no jūras augiem, no gliemezīšiem mazajiem, sevišķi Ziemeļjūras zivis. Viņi sapēd gliemezīšus vai arī augus, un gliemezīši savukārt barojās no aļģēm. Un tā, pa barības ķēdē, šīs omega-3 augstskābes koncentrējās, un treknajās zivīs viņas atrodas visvairāk. Arī kaņepju sēklās, linsēklās, citos tauriņziežos mazākā veidā. Šādas pretiekaisuma vielas ir arī polifenoli, kurus satur visi augļi, visas ogas, rieksti, dārzeņi, dabiskās garšvielas. Protams, ja viņas ir normāli audzētas, dabiski audzētas. Un vēl ir tāds 1,3 un 1,6 beta glikāni, kas atrodas raugā, un
dabīgi augošās sēnēs. Minētās pretiekaisuma vielas mums ir jāsaprot, ka mūsu pārtikā viņas katastrofāli trūkst. Omega-3 un omega-6 attiecība ir izjaukta apmēram par 90%. Ja mēs runājam par polifenoliem, tātad visi augi, augļi, ogas, dārzeņi, viss, kas ir krāsaini, sevišķi, kas ir krāsaini, pārtikā trūkst tikpat. Bet pieminot šos 1,3, 1,6 beta-glikānus, pārtikā mēs praktiski neuzņemam. Toties rūpnieciskā pārtika, atverot sastāvu, mēs varam iepazīties ar veselu rindu svešām vielām. Šodien tās sauc par e-vielām. Es nezinu tādu e-vielu, izņemot sāli, varbūt cukuru, kuras neveicinātu iekaisuma attīstību. Jebkurām vielām. Ir izstrādāts normas, tik daudz var un vairāk nevar, tas jau ir slikti. Kādreiz tādas vielas nebija un kādreiz cilvēki arī tā neslimoja. Ja mēs runājam par šīm saslimšanām, mūsu 21. gadsimta mēri, mēs varētu teikt šīs hroniskās saslimšanas. Ja mēs uzturā atsākam lietot šīs pretiekaisuma vielas, tad omega-3 augstskābes, polifenols, šos 1,3, 1,6 beta-glikānus, un samazinām tos produktus, kuri veicina iekaisumu, mēs varam šīs saslimšanas ierobežot, pārtraukt, vai viņas mūsu organismā var arī neattīstīties. Ja mēs šīs minētās pretiekaisuma vielas uzņemam pietiekošā daudzumā, gandrīz cilvēks var izvairīties no šīm deģeneratīvajām hroniskajām saslimšanām. Un daudz mazāk mēs būsim pakļauti infekcijām, tātad vīrusu baktēriju izraisītajām saslimšanām un alerģijām. Un gala rezultātā mēs veselīgi un arī veiksmīgi pavadīsim savu mūžu un vecumdienas. Ja mēs runājam par akūtu iekaisumu, tad akūts iekaisums ir mūsu organisma reakcija uz kādu audu bojājumu. Un akūts iekaisums ir vajadzīgs dziedināšanas procesā, jo viņš likvidē mikroorganismus, likvidē kādas vīrusu saslimšanas, likvidē arī kādas vielas, ko mēs esam nepareizi apēduši, kuras nav vajadzīgas mūsu organismam. Tad, kad attīstās šāds iekaisums vai arī kāda mehāniska trauma, karstums, pietūkums, sāpes, apsārtums, tas rāda, ka mūsu imūnsistēma darbojas un ka notiek dziedināšanas process. Akūts iekaisums beidzās tad, ja izraisītāja faktors tiek likvidēts. Un dziedināšanas process noslēdzās, iekaisums beidzās. Tomēr dažus šo akūtu iekaisumu izraisītāju faktors nevar likvidēt tiem cilvēkiem, kuriem ir neveselīgs dzīvesveids. Tātad arī vāja imunitāte. Un tad šāds iekaisums mainās un pārvērš par hronisku, klīniski nepamanām iekaisumu. Mēs it kā karstums, pietūkums, sāpes, apsārtums, it kā tas beidzās, it kā domājam, ka mēs esam veseli, bet ir iespēja, ka šis iekaisums pāriet nemanāmā veidā un turpinās. Tad, kad šādi iekaisumi pāriet hroniskā formā, tad veidojās
audos dažādas pakāpes šūnu gandējumu un sāk parādīties klīniskās pazīmes. Un kad parādās pirmās klīniskās pazīmes, tad ir skaidrs. Tad pilnīgi izdziedināšana vairs nav iespējama. Jo šī slēptā, mēs varētu teikt, subklīniskā, tātad, jeb slēptā šī iekaisuma darbība, šī graujošā darbība, ir jau organismam nodarījusi tik lielu postu, kad pilnīgs izdziedināšanas process vairs nevar notikt. Arī mainot dzīvesveidu. Pēc doktora Paula Kleitona datiem, ko viņš ir savācis, ko viņš iepazīstina arī cilvēkus, lasot lekcijas, rakstot rakstus. Un arī citi cilvēki, kas to dara pasaulē. Ļoti daudz mēs to varam redzēt. Arī internetā varam izlasīt dažādās valodās. Hroniski iekaisuma attīstība, kad akūts iekaisums pāriet hroniskā formā, šajā pirmajā fāzē minētās taukskābes, kas omega-3 un omega-6 taukskābes organismu šūnu apvalkos tiek sadalītas vielās, kuras vai nu bloķē iekaisumu attīstību, vai nu attīst. Omega-3 taukskābes kļūst par pretiekaisumu vielām šūnās, šūnu apvalkos, bet omega-6 taukskābes par iekaisumu veicinošām vielām. Ja abu taukskābju attiecība mūsu organismā ir laba un pareizi, tad iekaisums neattīstās. Bet ja viņi ir nepareizi, tad attīstās neredzams, tātad kronisks audu, neliels, bet pakāpenisks sabrukums. Omega-6 sadalīšanās gala produkti, ja trūkst omega-3 taukskābes, izsauc šūnas apvalku tūsku, un šī tūska savukārt izraisa iekaisumu šo otro fāzi, kuras laikā tiek sabojāts tādas šūnas iekšējās struktūras, tās ir lizosomas. Tie ir tādi pūslīši, kas pildīti ar ļoti spēcīgiem fermentiem, ko sauc par metāla proteāzēm. Un tad, kad šūnas apvalks ir daļai sagrauts, un tad, kad šīs lizosomas, šo pūslīšu apvalki arī tiek sagrauti, tad šie fermenti izplūst šūnā un sagrauj šūnu un sagrauj arī starp šūnu saistāvus, jeb matrici. Ko dara starp šūnu saistāvdi? Katrā organismā viņi ir. Muskuļos, smadzenēs, ādā, nierēs, aknās, plaušās, visur viņi ir. Tātad, trūkstot šiem starp šūnu saistāvdiem, kuri fiksē, notur katru šūnu pareizā orientācijā vienai pret otru, nodrošina arī audu šķidrumu un asins plazmas plūšanu starp šūnām orgānos. Un tad, kad šī matrice, jeb šie starpšūnu saistāvdi tiek bojāti, tad audu pareiza darbība tiek traucēta. Veselā organismā šie lizosomu fermentu metāla proteāzes, viņas noārda arī vecās šūnas. Viņas ir vajadzīgas, bet tad, kad iekaisuma rezultātā šie fermenti ir pārāk daudz, tad viņi sāk graut arī mūsu orgānus. Un organisms vairs nespēja atjaunot šo skarto audu zudumu.
Sākumā šie bojājumi nav tik plaši, mēs to nejūtam, bet, kad parādās pirmie simptomi, tad nav vairs tālu līdz invaliditātei. Un nav tālu arī tām slimībām, ko sauc par civilizācijas saslimšanām. Organisms ko dara? Lai kaut cik šo stāvokli apturētu, ļoti daudz tiek veidoti saistaudi, it kā tādi rētaudi. Ja šādi saistaudi veidojas asinsvados, veidojās pangas, samazinās asinsvadu caurlaidību. Un šādi procesi notiek katrā orgānā, kurš tiek skarts no šiem lizosomu atbrīvotajiem fermentiem. Un mēs saprotam, ka, lai pasargātu mūsu šūnas no tūskas, tad ir vajadzīgs pietiekošā daudzumā uzņemt šīs omega-3 taukskābes un samazināt omega-6 taukskābes. Otrajā fāzē, kad jau sāk šūnas iekšienē sāk sairt lizosomu apvalciņu, tad būtiska loma ir augu ražotajiem polifenoliem, un tad, kad jau brūk un tiek traumēti orgānu starpšūnu saistaudi, tad ļoti efektīgi strādā šie 1,3, 1,6 beta glikāni, kas ir raugā un sēnēs. Kādreiz uzskatīja, ka šīs deģeneratīvās hroniskās saslimšanas ir novecošanās procesa neatņemams sastāvdaļa. Bet tagad pētījumi, ko pierāda? Piemēram, kaulu, skrimšu nodilumam, artēriju aizaugšanai, ar šiem saistaudiem un trombu veidošanās procesam, ir maza saistība ar novecošanos kā tādu. Bet šos procesus virza iepriekš jau minētais hroniskais iekaisums. Un to savukārt mums nodrošina neveselīgs dzīvesveids un neveselīgs uzturs. Ja cilvēks ar savu dzīvesveidu un uzturu aptur šo iekaisumu, tad daudzas novecošanās pazīmes pazūd vai samazinās. Tātad, ko tas nozīmē? Tad mēs izkāpjam no ātrvilciena, kurš brauc uz kāpiem, un ejam tajā pašā virzienā ar kājām. Mums ir jāsaprot. Tas mums ir jāsaprot. Un ir jautājums nevis, cik ilgi es dzīvošu, bet ir jautājums, cik kvalitatīvi es dzīvošu. Kādi būs mani veselības gadi, nevis gadi, kuri jāpavada varbūt guļot, sāpēs uz kruķiem, mākslīgām locītavām, mākslīgām saitēm, mākslīgiem asinsvadiem. Par to mums vajadzētu ļoti padomāt. Un tālāk ir pieminēti, kā, piemēram, skrimšļa bojājumi izpaužas kā artrīts. Medicīna mums piedāvā protēzes vai sarežģītas operācijas un ne jau par brīvu. Bet veselīgs dzīvesveids mums, es domāju, ir krietni lētāks. Ja šāds hronisks iekaisums skar kaulaudus, attīstās osteoporoze, sirds artērijās ateroskleroze veidojas. Mūsu vēnās parādās hemorīdi. Ja mēs runājam par astmātiskiem procesiem, astmātiskām saslimšanām, bronhītiem, arī tas liecina to, ka šādi procesi ir hroniski. Un sakārtojot dzīvesveidu, sakārtojot to, lai mūsu šūnu vielmaiņa
visā organismā netiktu traucēta. Šūnu vielmaiņa ir atkarīga no tā, kā pieplūst asinis, kā mūsu audus apskalo asins plazma, kā šūnas, cik viegli uzņem barības vielas skābekli, cik viegli atdod vielmaiņas galprodukts. Un tas viss mums nodrošina. Ja tas notiek pareizi, ja tas ir viegli un ātri, ja tur nav nekādi bloki, ko mēs nodrošinam ar savu dzīvesveidu, pat līdz pašai mazākajai šūnai, tad mums no šādām saslimšanām ir brīvība. Daži vēsturiski dati par hronisku iekaisumu. Mēs šeit redzam karalieni Viktoriju. Viņa bija karaliene, kurā Britu salās ļoti iestājās par veselīgu morāli un arī veselīgu dzīvesveidu. Viņai bija samērā puritāniski, es varētu teikt, samērā stingri uzskati par ģimeni, par ģimenes, kā mēs šodien esam aizmirsuši, par ģimenes svētumu, par laulību, par uzticību laulībā. Viņas laikā ierobežoja alkohola lietošanu, vērsās arī pret, kā mēs šodien saucam par alkoholiķiem, jeb par cilvēkiem, kuriem bija ļoti liela kāra pēc šiem šķidrumiem. Un šajā laikā, 19. gadsimtā Eiropā, kad tika pierakstīti, dokumentēti šie mediķu pieraksti Anglijā, šajā laikā praktiski hroniski iekaisumi nepastāvēja. Nodzīvot bez hroniskām slimībām līdz sirmām vecumam bija ļoti lielas iespējas, salīdzinot ar šodien. Kaut arī viņiem nebija ne diagnostika, ne tāda medicīniska aparatūra, ne tādi medikamenti, uz ko mēs šodien paļaujamies. Dzīve bija grūta. Ja bērni nodzīvoja līdz 5-6 gadiem un nenomira šajā vecumā, tad viņu dzīves ilgums bija tāds pat kā mūsējais. Tad cilvēki visvairāk mira no traumām, dzemdībās, ugunsgrēkos, karā, ļoti reti no audzējiem vai sirdskaitēm. Bija ļoti vienkāršs iemesls. Viņi ēda uzturu, kurā nebija ķīmiskās vielas, viņi ēda dabisku pārtiku, kas bija bagāta ar omega-3 augstskābēm, polifenoliem, beta-glikāniem, un viņu uzturā bija maz vielu, kas veicināja iekaisumu. Tāds bija viņu dzīvesveids. Tajā laikā tikai kungi varēja atļauties ēst baltmaizi, cukuru, gaļas produktu uzturā bija maz, nerunājot par alkoholu, tabaku vai narkotiskām vielām. Nerunājot par ēvielām, tādas nepazina, izņemot varbūt sāli, cukuru. Un arī tajā laikā ir skaidrs, ka kungi cieta no hroniskām saslimšanām, bet darba tautai tādas saslimšanas nebija. Lauksaimniecībā audzējamie kultūra augi bija mazražīgi. Toties šie pētījumi, kādi ir veikti šodien, toties saturēja daudz vairāk mikroelementus, daudz vairāk omega-3 augstskābes un citas bioloģiski aktīvās vielas. Viņi nebija tik garšīgi, viņi nebija tik saldi, bet toties šīs vielas, kas ir cilvēkam vajadzīgas, tur bija pietiekoši daudz. Viņi lietoja uzturā arī zivis. Un ja mēs runājam par piena produktiem,
tad govs tajā laikā un arī gaļas lielopi ganījās laukā zālē, un tādas kultivētās ganības un kultivēta un, kā šodien, ievāc 2-3 ražas no augiem, siena un skāpsiena veidā šajos saucamajos ruļļos, ko jūs varat redzēt pie fermām šodien. Tajā laikā, šajā pļavās, kur ieguva sienu, zāli, tajā laikā bija ļoti daudzveidīga augu valsts. Tur bija ļoti daudz dažādu augi, kurus uzņemot lielopi, aitas, kazas vai citi dzīvnieki, viņi uzņēma taukskābes, sevišķi omega-3 taukskābes, koncentrēja savā organismā, un šādā pienā un šādā sviestā šīs taukskābes bija pietiekoši daudz. Diemžēl šodien, ja tajā laikā gotiņi varbūt deva 10 litrus piena, tad šodien tas ir 5 un 6 reizes vairāk. Un cik tas ir bioloģiski veselīgs piens un piena produkti, tas ir cits jautājums. Fiziskā aktivitāte viņiem bija 2-3 reizes lielāka kā mūsdienās, un viņi apēda vairāk uzturu, saņēma lielāku daudzumu kalorijas, 2-3 reizes vairāk. Viņi apēda daudz vairāk augļus, ogus, dārzeņus, pilngraudu produktus, arī traknās zivis, un tāpēc uzturā uzņemto mikroelementu un šo augu fitouzturvielu daudzums bija vismaz 10 reizes lielāks nekā šodien. Šodienas uztura un medicīnas speciālisti nosauc par valstiski apstiprinātu normu. Un tāpēc arī tur bija tāds tik augsts veselības līmenis. Ja mēs runājam par šodienu, par šiem hroniskajiem iekaisumiem, tad būtībā šodienas ekonomiskie, arī politiskie spēki ir atbildīgi par cilvēces katastrofālo veselības pasliktināšanos, un es gribētu teikt arī krīzi medicīnā. Šodienas modernā pārtikas pārstrāde, ēdienu gatavošanas metodas mūs pakļauj tādu vielu iedarbībai, kas veicina iekaisumus organismā, sevišķi hroniskos iekaisumus. Nerunāsim par visatļautību attiecībā pret alkoholu, tabaku, nerunāsim par vides piesārņotību, fizisko aktivitāšu trūkumu. Un tas viss mūsu dzīves dienas padara arvien smagāks, un šo smagumu mēs izjūtam arvien agrīnākā vecumā. Šajā slaidā mēs saprotam to, ka hronisks iekaisums pastiprina arī novecošanos. Pastiprina. Viņš skar tās saucamos mitohondrijas, kur ražo enerģiju visām ķermeņa vajadzībām, visām ķīmiskajām reakcijām, visām ražo enerģiju mitohondriju. Ja tie ir bojāti muskuļos, tad samazinās muskuļu masa. Samazinoties muskuļu masai un nenoslogojot muskuļus, mūsu vielu maiņa kļūst lēnāk. Arvien vairāk uzkrājās atkritumvielas, un atkritumvielu uzkrāšanās organismā veicina diabēta veidošanos. Mūsu aizkuņa dziedzers ir daudz jūtīgāks par aknām, un šie vielmaiņas traucējumi organismā veicina daudzu hronisku slimību attīstību cilvēkam. Līdz ar to dzīves kvalitāte samazinās ievērojami.
Šajā attēlā es gribētu parādīt šūnu dalīšanās procesu. Ja var redzēt ar bultiņu, mēs redzam kreisajā pusītē cilvēkā chromosomas pēc dubultošanās novietojas ekvatoriālajā šūnas plaknē, un šeit no abiem poliem, no centriolām, tā pazūd rekuri, no centriolām ir tādi mazi pavadieniņi. Viņus sauc par telomērām. Šīs telomēras no katras šūnas atvelk dubultotās chromosomas no katra šūnas pola. Un gala rezultātā izveidojas divas jaunas šūnas. Ja šie olbaltumvielu pavadieniņi ir īsāki, viņi nevar atvilkt vienādā daudzumā dubultotās chromosomas šūnu dalīšanas procesā uz katru šūnas polu, tad uz vienu polu aiziet vairāk chromosomas, uz otru mazāk. Gala rezultātā šādas šūnas, viņas ir bojātas šūnas, un mūsu organisms viņas iznīcina, mūsu imūnsistēma iznīcina. Ja omega-3 polifenoli un beta-glikāni mūsu organismā trūkst, tad šīs telomēras, šie olbaltumvielu pavadieniņi ir īsāki un nevienmēr var atvilkt vienādā skaitā chromosomas katru uz savu polu. Kā rezultātā pastiprināti veidojās organismā bojātas šūnas, un pastiprināti viņas tiek iznīcinātas. Ja mēs nodrošinām ar pareizu uzturu pietiekošā daudzumā šīs omega-3, polifenols un beta-glikāns, tad šajā dalīšanās procesā telomērs ir pietiekoši garas, viņas pietiekoši stingri piestiprinās pie attiecīgajām chromosomām, veidojās šūnas, kuras nav bojātas, kuru ģenētika nav bojāta, un mūsu veselīgā mūža ilgums pagarinās. Un neattīstās tādas lietas kā audzēji, un mēs varam tikt pasargāti no šīs briesmīgās saslimšanas. Par Amerikas iedzīvotājiem. 2012. gadā Amerikā ir pār pa 200 miljoniem iedzīvotāji, tajā laikā bija, tagad varbūt ir vairāk. 50% pieaugušo ir viena vai vairākas hroniskas veselības problēmas. 7 no 10 nāves cēloņiem bija hroniskas slimības. Aptaukošanās bija 3. daļai no iedzīvotāju. Artrīti bija biežākie invaliditātes cēloņi. Biežākie. Un slimo 53 miljoni, no kuriem 22 miljoniem ir grūtības veikt parastās aktivitātes artrīta dēļ. Viņi ir ierobežoti cilvēki. Diabēts attīstās, kas ir cēlonis arī nieru mazspējai, ekstremitāšu amputācijai, aklumam. Un Amerikas pilsoņiem pasaulē ir augstākais omega-6 un omega-3 disbalans. Un viņi ir apmēram, mēs tās saprotam, ja tur ir 200 miljoni, tad viņi patērē,
lielu daudzumu no pasaulē saražotajām zālēm un lielāko daļu no pretsāpju zālēm. Bērni līdz 19 gadiem 5. daļai ir aptaukošanās problēmas un vēl citas lietas. Ja mēs runājam par sirds un asinsvadu slimību struktūru, tad viņā nemainās. Nemainās vismaz gadus 30. Un šajā slaidā mēs varam redzēt, ka 25% slimības ir saucamā hroniska sirds išēmiskā slimība, jeb kad mūsu koronārās sirds artērijas ir aizdambējušās, aizdambētas. Ja mēs te labajā pusē mēs redzam, ir hipertensīvās, jeb saslimšanas, kas raksturojās ar paaugstinātu asinsspiedienu. Un atkal gandrīz visas tās ir tāpēc, ka mūsu asinsvadi nav elastīgi un daļēji ir cieti. Cerebrovaskulārās slimības, tas saistās ar asinsvadu izmaiņām mūsu galvā, galvas smadzeņu apvalkos. Un ko mēs varam saprast? Stenokardija, tā ir akūta, pārējās slimības, maza daļa 4%. Tātad, ja mēs runājam par sirds un asinsvadu slimību struktūru, tad iznāk, ka tikai 10, 12, varbūt 15% ir saistīti ar akūtām lietām. Arī akūts infarkts un akūts insults ir pateicoties izmaiņām asinsvados, hroniskām izmaiņām. Un ja mēs tā redzam, tad ir jāmaina mums tas dzīvesveids vai nav jāmaina. Ja mēs ar dzīvesveidu varam samazināt mūsu hronisko iekaisumu attīstību, tad mēs varam samazināt ievērojam šo sirds asinsrites saslimšanu, slimību, biežumu, smagumu. Šajā slaidā mēs redzam jaundzimušo paredzamo mūža ilgumu, veselīgos gadus, dzimumu griezumā Latvijā un arī Baltijas valstīs un Eirosavienībā vidēji. Tas ir 2015. gads. Ko nozīmē veselīgie mūža gadi? Tie ir tie gadi, kad cilvēks var normāli strādāt, normāli kustēties, un viņš necieš ne no invaliditātes, ne no hroniskām saslimšanām. Un mēs varam redzēt, ka šie veselīgie dzīves gadi Latvijā vīriešiem ir 51,8, sievietēm 54,1. Ko tas liecina? Tas liecina to, ka pēc 51 gada, pēc 52 gadiem vidēji mums ir hroniskās saslimšanas, un mēs ar sāpēm un ciešanām vai nu esam invalīdi, gaidām pensiju vai pabalsts, vai arī ejam strādāt un savu mūžu ilgumu samazinam vēl vairāk. Toties Lietuvā un Igaunijā šie veselīgie mūža gadi ir vairāk. Ja mēs skatāmies Eiropas Savienību, Eiropas Savienībā tagad runā, vajadzētu pacelt pensijas vecumu līdz kādiem 67, 65 gadiem. Ko mēs redzam? Vīrieši un sievietes apmēram vienādi par 10 gadiem, gandrīz par 10 gadiem ir vairāk šie veselīgie mūža gadi. Tātad viņu dzīvesveids ir drusku savādāks. Viņu ēšanas ieradumi ir veselīgāki nekā tas ir mums.
Un te mēs arī redzam šo slimību 3 izplatītāko nāves cēloņu dinamiku Latvijā un vidēji Eiropas Savienībā uz 100 000 iedzīvotājiem. Būtībā mēs redzam no 2007. līdz 2014. gadam, kāda ir šī dinamika. Ejot tālāk, mēs tālāk šajās lekcijās, šajās prezentācijās parunāsim par 8 veselības pamatprincipiem un sākās ar uzturu. Parunāsim ar uzturu, parunāsim par kustībām, to nozīmi, ka kustības ir tikpat svarīgas un kāpēc viņas ir tikpat svarīgas kā uzturs. Parunāsim par ūdens lietošanu, par viņu nozīmi organismā, kāpēc tas ir vajadzīgs. Un ne jau tos gāzētos, saldinātos un kolas un pārējo, mums vajag tīru ūdeni, kurš arī nav apstrādāts mūsu ūdens ņemšanas vietās, ūdens apgādes vietās. Ūdens, kurš ir akā, un ja viņš ir uzvārīts un nosēdināts, tad viņš ir daudz labāks par to, kas mums tek no krāna. Par saules gaismu mums ir jābaidās vai nav jābaidās. Par saules gaismu, kā viņi iedarbojas uz cilvēkiem, kuri dzīvo veselīgu dzīvesveidu, un kā tad, ja viņš dzīvo, kā grib. Par svaigu gaisu pieskarsimies smēķēšanai, pieskarsimies citām labām lietām. Parunāsim par atturību. Ko mums vajadzētu atmest? Ko tas darīs mums? Par miegu, kurš dod mums veselību, par dienas režīmu. Un parunāsim par tādu sen aizmirstu tematu kā uzticība dievišķiem padomiem. Cik laimīgi būtu mūsu tauta, ja viņi ņemtu vērā to, ka laulība ir svēta, ka nav labi zakt, ka nav labi nokaut gan sevi, gan citus, ar vārdiem, ar rīcību, ar darbiem, ar ieročiem. Cik labi dzīve būtu tad, ja mēs savu ķermeni neindētu ar vielām, kuras mums nav vajadzīgas. Par šīm lietām mēs arī parunāsim. Un parunāsim arī par to, vai cilvēkam, kurš dzīvo godīgu dzīvi, kurš saskaņojas ar šiem dievišķajiem principiem, vai viņam ir jābaidās no nāves, un vai nāve ir pēdējā robeža, aiz kuras viss beidzas. Parunāsim par to.